Es šobrīd atrodos Zemitānu dzelzceļa stacijā. Faktiski vienā no darbīgākajām dzelzceļa stacijām Latvijā, jo šeit ir sakoncentrēta gan pasažieru apkalpošana, gan kravas vilcienu apkalpošana, formēšana, manevru darbs te notiek diezgan intensīvs. Un, ja mēs paskatāmies vēsturē, tad tā sākotnēji nemaz te nebija. Un faktiski nekā te nebija, te arī stacijas nebija. Tad, kad 1872. gadā atklāja vilcienu satiksmi starp Rīgu un Mangaļiem, jā, šeit nebija nekā. Viss aizsākās līdz ar Rīgas Pleskavas dzelzceļa būvniecību. 1889. gadā šo te dzelzceļu nodeva eksploatācijā, un faktiski jau tas dzelzceļš nesākās Rīgas stacijā, bet sākās Zemitānu stacijā. Līdz ar to, izveidojoties šim dzelzceļa pieslēgumam, tika ierīkota arī stacija, un, kā saprotams, arī diezgan nozīmīga stacija, jo satikās jau divi dažādi dzelzceļi. Attīstoties Rīgas ostai un vispār dzelzceļa mezglam kopumā, Rīgas dzelzceļa mezglam, šeit parādījās vēl viens ceļa virziens, sanāk uz turieni aptuveni uz Šķirotavu. Lai pa taisno no Šķirotavas stacijas varētu arī šeit vilcieni braukt un sasniegt ostu tālāk caur Brasu. Un līdz ar to izveidojas diezgan sarežģīts dzelzceļa mēzgls. Paralēli tad pasažieru apkalpošanai, kā jau es iepriekš minēju, īpašu lomu Zemitāniem piekrita tieši kravas vilcienu apkalpošanā. Tādējādi Zemitāni radīja arī vēl vienu papildus iespēju vietējiem uzņēmumiem attīstīties, jo tika ierīkot pievedceļi. Aiz manis redzams uzņēmums Latvijas Balzāms, jā, arī tur ir pievedceļš, bet pretējā pusē ir uzņēmums VEF, Rīgas vagonu rūpnīca, sākotnēji ar nosaukumu Fēniks. Arī tur, protams, visvairāk pat bija nepieciešama dzelzceļa pievedceļi, un tie visi pieslēdzās šeit Zemitānos. Līdz ar to stacija faktiski iegūta tās aprises, kas tai arī ir šobrīd. Daudz, kas jau ir arī pēc tam pamainījies. Zemitānu stacijai ir sava ēka, kas tika uzbūvēta šeit 1954. gadā. Pirms tam stacija faktiski atradās pretējā pusē, bija ierīkota saistībā tieši ar Rīgas Pleskavas dzelzceļa izbūvi, un arī šobrīd tur atrodas pretējā pusē administratīvā stacijas ēka. Tātad ir kaut kādas izmaiņas Zemitāniem notikušas, bet vislielākās, ja tā varētu teikt, ir faktiski saistīts ar nosaukumu. Mēs zinām, ja stacijai piešķir nosaukumu, kas ir diezgan neitrāls lietvārds, piemēram, pēc saule, lode, spāre, tad šiem nosaukumiem nav pamata mainīties, mainoties varām. Ar Zemitāniem, protams, ir bijis mazliet savādāk, jo pirmais stacijas nosaukums ir Aleksandra vārti. Protams, ka tas ir saistīts ar kādu Aleksandru, kas ir bijis pie valdīšanas cariskajā Krievijā. Un, protams, šāds nosaukums ilgi pastāvēt nevarēja, tāpēc 1928. gadā stacijai piešķīra Zemitānu vārdu. Jorģa Zemitāna, Ziemeļlatvijas brigādes komandieru vārdu, kurš atkal, protams, nebija paprātam citai varai, un 1948. gadā šo staciju sāka saukt par Roškalniem. Bet tā laimīgi ir atgūsti Zemitānu vārdu, un arī mūsdienās notiek šeit dažas pārmaiņas. Pasažieru infrastruktūra tiek piemērota jaunajiem vilcieniem un, protams, arī vispār pieņemtajām prasībām. Tā kā stacija mainās, stacija turpina savu darbu, un es domāju, ka šai stacijai vēl ir diezgan liela nākotne.